Indianas štatā, 40 minūtes no Kentucky, Louisville. No rīta man ir piegāde, kā jau ierasts, pēc tam man ir braukšu pēc kravas atpakaļ uz Kaliforniju. Nāk mums virsū, sestdien sāksies ļoti lieli stipri mīnusi, līdz pat mīnus 25 grādiem vietām solapēt Celsija un stipru sniegu. Sestdien nāk viss tas no Teksasa, Oklahoma, Arkansasa un viss ies lēnītām uz augšu. Nebrasku aizķers, ies uz augšu uz Ņujorkas pusi. Tāpēc es arī centīšos rītā ātrāk, pēc iespējas ātrāk izkrauties, paņemt kravu un tuvoties mājām, lai visu to neizķertu. Jau sāk gatavoties mazliet, jau sliktam laikam ceļu jau arī ir aplējuši ar ķimikātiem. Tādas svītras, ja redzās uz ceļa, tas ir ķimikātus aplēja, lai mazāk apledo ceļš, lai tik ātri neapledo, lai mazāk apledo. Jā, būs tīri principā, līdz šim bija laiks tīri labs, es neko tādu nebiju redzējis, neizķērojos sniegus nekādus ledājus lielos, bet kaut kāds ciklons nāk virsū. Ziema tomēr atmodās, izdomāja sevi parādīt. Tālūk, brauc un pagaidām palika, man līdz gala punktam kaut kādas 45. Ko atbraucām uz Kentucky, piegāde šodien no rīta ir. Laidās es noparkošos, pēc 15 minūtām atveras office vaļā, tad arī iešu iekšā, aiznicīšu papīrus. Šodien mūsu diezgan daudz, te būs kādas laikam 10 fūres. Atbraucu uz pakaļ kravai, nāksies pagaidīt, nezinu cik ilgi, lasīju atsauksmes par šito vietu, tad diezgan briesmīgas, ka jāgaida bez mazliet pa cik stundām, tad redzēsiet, kā ies man ar manu veiksmu šodien. Man vēl siksnes, aizmugurā ir, nezinu godīgi, kur es viņas likšu, man jāizņem ārā viņas. Sāna tajā kabatiņā uz piekapes, man tur kolēģis atstājies siksnes savējās, jo viņš uz mājām brauc tālāk uz citu štatu. Tur jau man ir aizņemts, tāda doma ir, varbūt es viņas tagad neņemšu ārā. Man security teica, vajag apšķirst, ka vajag izņemt ārā. Bet es viņas laikam neņemšu ārā, tagad es vienkārši atstāšu, piebraukšu pie rampas, izņemšu ārā, atbraukšu atpakaļ pēc tam un tad izdomāšu kaut kur viņām. Tā, pagaidām sēdēsim, gaidīsim.
diezgan tāda vēsturiska vētra, ļoti stipra, divas dienas būs ļoti stiprs sniegs, būs stiprs apledojums, ļoti lieli mīnusi, vējš, visa tā jautrība. Un kas ir tāds mazliet interesanti, tas, ka viss tas nāk no Teksasas, no lejas. Būs gan Teksasā, gan Džordžijā, gan Mississippi, viss pa dienvidu štatiem nāk no dienvidiem, Dienvidu Karolīna, Ziemeļu Karolīna, un virzīsies viss uz augšu. Ņujorka, Minnesota, kas mums tur vēl, Ziemeļu štati. Uz Vajomingu, kā par brīnumu, Vajomings tīrs. Vajomingā nekas nebūs. Tas ir ļoti neraksturīgi. Ne tur aizbraucu. No dienvidiem viss nāk uz ziemeļiem uz augšu iet, bet Vajomingā, kur parasti kaut kāda brīnumi notiek, tur nekā šoreiz nebūs izņemot. Kā jau ierasts vējš stiprs. Tad sekosim līdzi, skatīsimies, kas tur notiek ar vētru. Es cenšos šodien pēc iespējas tālāk aizbraukt projām no tās visas šmuces, kas te nāk virsū. Man ir krava, kā jau teicu, diezgan pasmaga tāda jūtās, tūlītās nosversimies un uzzināsim tieši 100% kāds mums svars. Jāpaņem pie reizes kafija būs un domā arī vajadzēs mazliet uzpildīties. Es te vakar pildīju uz ceturdaļu tikai kas esmu iztērējusi, bet par cik tādi laika apstākļi, tad es uzpildīšos drošības pēc vēl. Un tad man arī nāksies ieliet iekšā bākās, nezinu, kā viņš pareizi latviski sauksies, šķidrums tas, ka, lai nesasals dīzelis, ja? Es domāju, jūs sapratat, par ko es runāju. Es to pievienošu jau tagad, lai man viss, kā saka, gatavs kārtībā stāv. Jāieskrien kafija, būs arī reizē jāpaņem. Es atceros, pāris gadi atpakaļ arī bija ļoti līdzīga vētra. Tas gāja vairāk pa dienvidiem, kad viss bija apledojis, Teksasa, viss bija slēgts. Bet ceļus, jau tagad skatos, jau sāk laistīt, jau braukā mašīnas ar aizmugurā ar sāli, vai kas viņam tur par tādām granulām, ja, ko viņi kaisa. Tīrītāji jau braukā, monitorē, skatās, visu notiekās. Skolas būs slēgtas, daudzas darba vietas arī būs slēgtas, cilvēkiem iesaka atrasties mājās, jo, teiksim, kā ziemeļos viņiem ir ekipējums, viss tas te, lai varētu tīrīt. Dienvidos kaut kas tāds notiek ļoti reti, līdz ar to viņiem arī tāda ekipējuma nav. Es laikam izdarīšu tā, visprātīgāk būtu no sākuma uzpildīties un pēc tam nosverties, lai es varētu zināt svaru kopējo ar pilnām bākām, jo es nosveršos un pēc tam uzpildīšos kaut kā, bišķīt neloģiski būs, ja? Braucam pildīties. Uzreiz blakus arī atrodas svari. Mūsu ierastā TA. Parasti es pildos vai TA vai Petro, jo kompānijas kartīti no šiem stacijām mums nāk atlaides. Gadās arī, kad nākās citās uzpildīties, tas nekas. Tas ļoti reti gadās. Es zināju, ka es ne par velti pirku šos siltos cimdus. Viņi, protams, visi man ir netīri. Tas nekas, te šis struns iekšā ir balta tīra, kā sniedziņš, kas drīz vien izkritīs, jo ārā ir nenormāli augsts pašlaik. Vējš. Te nav -8, te laikam kaut kādi -15 visi, es domāju. Tā, tūlīt, ko es izdarīšu, ieliešu, sadalīšu šito te uz diviem, vienu pusi šeit, otru tur. Tā, uzpildīsim bišķi pilnāku bako. Garām pašā. Es nevaru, es turu telefonu rokā, burtiski dažas sekundes, un man jau ir nosaluši pirksti un roka. Es bez cimdiem es vienkārši te nevarētu neko izdarīt. Ok. Tā.
šajā bakā mums ir. Ok, es atslēgšos, jo man reāli vienkārši saules nost pirksti. Es uzpildījos. Cik es biju ārā? Burtiski minūtes 5-10 maksimums. Iegāju iekšā vēl, pazvanīt man vajadzētu ar kolēģiem, bišķi pasildījos. Un es nosalu. Man siltās rēbes, viss, ziemas, cimdi biezie. Es vienkārši pārsalu. Tas tā, uzpildījos, bākas ir pilnas. Gan AdBlue, gan dīzelis, pielāju antiģelu, lai man viņš par želeju nepārvēršas mīnusos dīzelis. Uzbraukšu lītavus uz svariem. Jāiet silta kafija, jāpaņem. Un ātri vajag doties tālāk. Jā, tiešām ārā vējš, paceļās stipras. Tā jau būtu ok, viss normāli, tas saules netraucētu, jo tā vēja nebūtu. Tas vējš, vējš jau ir riebīgs, kas. Tā, svari. Uzbrauksimies uz svariem. Paskatīsimies, kāds mums būs tas svariņš, ja? Tā, šķīvi uzbraucu. Braukšu līdz otru rītu. Tā ir, kad brauc ar telefonu rokās. Labi, nekas. Uzmetīsim otru piegājienu. Nosvēros. Man liekas, kad svari mazliet dārgāki palikuši jau 14,75. Atceros vecos labos laikus, kad es sāku un bija, man liekas, kaut kādi $8. Tā, svars mums ir ļoti labs 30,000, 620, kopējais svars 72,780, nekur neko, nav nekāda pārsvara, nekur pa Kaliforniju arī legāli varēšu iebraukt, viss ir kārtībā, tas ir ar pilnām bākām, tāpēc tagad šo mēs noliksim augšā, to mēs atdosim sekretāram mūsējiem. Atrodos pašlaik Misūrī štatā, pilsētā St. Louis. Ārā aiz borta mums ir -15 grādi. Paliek arvien augstāks un augstāks. Pagaidām sniega nekāda nokrišņu nav. Tikai vienīgais, paliek ļoti augsti. Iet ciklons augsts. Nāk viss no dienvidiem. Redzēs, kas te rītā būs. Es mēģināšu tikt pēc iespējas tālāk. Šodien atdzīšos, braukšu bišķīti pa Melno. Lai varētu es pēc visas šitās šmuces tikt tālāk, jo man pirmdien jāpaņem ir, pirmdien vakarā man jābrauc ir uz pēc kravas. Otradien no rīta mani sakraus atkal ar kompjuteriem, kas ies uz Kentucky. Jādodas atpakaļ būs, tāpēc es cenšos tagad īpaši kaut kur neizkavēties, lai neiestrēgtu. Ja es brauktu uz mājām un man nevajadzētu uzreiz otru kravu vēst atpakaļ, tad es īpaši nepārdzīvotu, es arī kaut kur nepētātos, ja iestrēgtu, pasēdētu, atpūstos dieniņu divas un brauktu tālāk. Bet par cik man gaida jau nākošā krava, man ir jāpasteidzās un būtu ļoti slikti, ja es iestrēgtu. Man ietekās kā pieklājīgam Volvo check engine gaismiņam, man liekas, tas uz visiem Volvo deg. Esmu vēl, man liekas, piemēram, šeit Amerikā sastepusi tādu Volvo, uz kā nedegtu check engine lampiņa. Tad vienkārši, man liekas, tas nav Volvo, ja tev check engine lampiņa nedeg. Nezinu, kā ir ar Eiropas Volvo, bet ar mūsējiem, jā. Ja tev check engine lampiņa nedeg, tad tu kaut ko dari ne tā. Tas nav Volvo. Braucam vēl joprojām. Ārā ļoti liela mīnusi. Pašlaik ir -18 grādi. Pēc sajūtām kaut kādi bija rakstīs, laikam -25. Sniedziņš tā kā ir piekritis. Pie ceļa īpaši viņš nelīp, līdz mašīna paskries garām. Vairāk tā kā putenis kaut
visu laiku putināja no garām braucošajām mašīnām. Nu, tāds, nezinu, redzēsies vai ne, vienkārši sīks sniedziņš krīt. Ārā ir kaut kādi mīnus, man liekas, 18 pašlaik. Oho. Tā. Buksājam bišķīti. Lēnām. Aha. Jancis teica, ka tur ledus uz nobrauktos bišķīti sabuksāja. Tikas ir ok, var braukt tālāk. Gribēju uzpildīties mazlietiņ vēl, lai pilnākas bākas būtu. Bet tur it kā visi pumpi, neviens pumpis nestrādā. Nezinu, teica 1 vai 2 varbūt. Tūlīt tās piebraukšu, paskatīšos, kas tur darās. Strādā, kāds nē. Varbūt degvielas nav. Visi izķēra, nobijās no liela augstuma. Paskatīsimies, kas te darās. Domāju, parkings noteikti ir pilns ir pašlaik. Pašlaik ir 3 rītā. Skatīsimies, kas te darās mums. Tā. Nu jā, parkings diezgan pat aizņemts ceļš. Tur, kur parkinga nav. Visi apstājušies uz nakti. O jā, te jau saka adatai pat nav kur īsti nokrist. Tā, apstāšos aizmugurā Jancim laikam. Viņš teica, ka tur ir kādam tas pumpis strādā. Paskatīsimies, ko viņš teiks. Jā, strādā, pildās. Tad jau viss ir kārtībā. Pieiesim pie Janča, paskatīsimies, kas tur darās. Ar pumpiem strādā, vai ne? Nu pat te pieķērās vēl. Tā. Arī aizmugurē visa viņam noputināta ziema. Viss sniegā, Jancim apakšā lastekas skaistas saticējušas. Es arī smagu artilēriju uzvilku. Biezās bikses. Nu, kas tur darās? Pildās, ja? Tev tur lastikas skaistas apakšā, redzēji? Jancim lielās bākas. Nē, viņam viena lielā, šitā mazā. Svītriņu pavilkt. Šitāds nav vēja tāda, nav tik augsts. Tā, vai es aiz tevīm, ja kas turēs braukšu. Man viens lukturist miglas šitais te nedeg. Tikko pateicu, ka nav augsts un
īstenībā ir augsts. Tā, paskatīsimies, kas mums tur aizmugurē darās noputināt. Tas gan jau visas aizmugurējās faras. O jā, mugura bišķīt ir sniegā. Uzvukšu cimdus, pēc tam notīrīšu, negribas rokas smērēt. Tur ir servis. Riepas var nomainīt, ja kādam vajag šādus tādus labojumus veids. Izbrauc arī uz izsaukumu uz ceļu, ja kaut kas salūst. Es arī esmu riepas mainījusi šatad. Tā, gaidīsim, kad Jānis nobrauks malā. Brauksim pildīties. Pamodos tikko 1:30 dienā. Esmu brīnišķīgajā benzīna tankā. Resnie suņi, tu esi nekurienē. Pamodos tikko jāpārbauda riepas. Kas man darās ar piekabi. Un jābrauc tālāk. Nu jā, aizmuguri visu aizputināta. Mani neviens neredzēs, ja es braukšu. Vakar braucu līdz 5:30 rītā. Nu, sniedziņš tāds lidoja. Pāri ceļam nekas tā kā piesalis nebija, ledus kā nebija. Varēja tīri labi braukt. Satiksmes bija ļoti maz. Bez bēdas, principā, pārbraucu. Ārā arī pašlaik tagad ir laikam kaut kādi -16 grādi. Bet nu saulīte spīd, vēja nav. Līdz ar to ir silti. Nu, kā silti, bet nav tik augsts. Tā, pārbaudīšu šo pusi vēl pagriezienus. Viss kārtībā būtu.
interstates ar zilu krāsu, tas, kas mums vajag. Apakšā 93. tas ir apzīmējums highways. Ar zaļu tas ir 80. interstates business. Mēs brauksim pa 80. kas ir ar zilo krāsu apzīmēts. Paņēmu kafiju, ļaišu ārā augst. Paētīšu ātri brokastis un dosimies tālāk. Man kā kārtīgai latvietiešu protes ir latviešu līdzi. Tas taču ir latvieša pareizi, cik es pareizi saprotu, diplomāts. Man liekas, tādas Latvijā arī esmu redzējusi. Tā, kur viņas ir ražotas? Nē, nu jābūt tām ir latvieša. Nu jā, Latvijas produkts, kur rakstīts malā. Pie mums šāda te kastīte maksā $9. Tur iekšā ir 3 buņģiņas, ir parastās, pēc tam ir ar citronu un ir ar lauru lapu. 3 buņģiņas $9. Interesanti, kur viņas ir lētākas Latvijā vai pie mums. Es domāju, noteikti Latvijā jābūt ir lētākām. Nu ko, mīļie skatītāji, pienācis ir beigas šim video. Esmu mājās jau. Nākošajā reisā izbraukšu otrdien pēcpusdienā. Paldies jums visiem, kas skatās, paldies visiem, kas komentē, kas ielaiko, kas parakstījās uz kanālu. Tiešām ļoti patīkami ir. Gribēju tāpat arī nodot lielu sveicienu savai tantei Vaivai, kas dzīvo Latvijā un kas zinu, kad skatās ļoti manus video un gaida, kad iznāks jauni video un vienmēr prasa: Baibiņ, sveicieni tev, tiksimies aprīlī, nepārdzīvo, aprīlis vairs nav aiz kalniem. Tad, nu tā, jā, tiksimies ar visiem nākošajā video.